Vēl viena lieta, šeit esmu sagatavojis atpazīstamus rīkus, dažādus kādu, no kuram ir vienkārši tikai parādīt, ka ir iespējams strādāt ar dažādiem rīkiem. Un šeit es izveidošu to, ko šādi mēs redzam lielveikalos, jeb radziņu. Mēs varam ņemt šādu rullīti, izveidojam tādu lāsītas formu un mazliet izrullējam. Var šādi. Es lietošu šo te. Tādā veidā mēs parādām, ka, ja galīgi nekā nav, mēs varam slotas kātu vienkārši tīri nomazgāt, nozāģēt, un izmantot arī šādiem mērķiem, jo rezultāts ir vislabāks ar šādu te stienīti. Ja mēs labi dabūnam piespiest, un veidojas mums tā kā tāda gara mēle. Galvenais neaizmirst, ka mazliet jālieto hercogu miltu apakšā, lai mums būtu vieglāk visu šo procesu veidot. Jo plānāk mēs izrullēsim, jo vairāk kārtas mēs varēsim sarullēt un izstrādājums būs garšīgāk. Tagad pavisam vienkārši mazliet pastiepjam viņu un lēnām sarullējam. Pieturam, pavelkam to mēlīt, kā es teicu, redzat viņi tādi gadi. Un ar spēku piespiežot, izspiežot lieko gaisu, mēs vienkārši viņus sarullējam kopā. Un tagad mēs esam izveidojuši pēc formas, no ko veikalā jūs atpazīstat pēc radziņa. Šeit jāpatur prātā, ka šo te šubi, jeb mēlītes galu mēs liekam apakšā un liekam viņu uz pannas pierūkti. Liksim tā, lai viņš nemaisē pārējiem izstrādājumiem.